Labvakar, skatītāji! Kā jau ierasts nedēļas nogalē, klāt ir raidījums Nedēļa Latvijā. Tajā atskatāmies uz šīs nedēļas svarīgākajiem un arī interesantākajiem notikumiem Latvijā, par kuriem ik darba dienas vakaru vēstījām arī RTV ziņās. Ar jums kopā Solvita Stara un vispirms ieskatīsimies dažos tematos. Latvijas vistas spēja izdēt labi jau vienu olu dienā. Atlikušo iztrūkstošo veikalu pieprasījumu plauktos nosedz importa olas. Skaidrojām, kāpēc tā. Pieprasījums pēc privātstundām ir kļuvis tik liels, ka nepieciešams piesaistīt pat papildspēkus. Svētki, it īpaši Lieldienas, ir tas laiks, kad olu ražotāji sarosās, jo pieprasījums pēc olām var pieaugt pat divtik. Ievērojot visas Eiropas Savienības olu ražošanas kvalitātes prasības par dzīvnieku turēšanu un to labbūtību, Latvijas vistiņas spēja izdēt labi jau vienu olu dienā. Atlikušo iztrūkstošo veikalu pieprasījumu plauktos nosedz importa olas, bet paliek atklāts jautājums par to kvalitāti. Latvijas pircēji pērka gan vietējo ražojumu, gan skatās, kas tad maksā lētāk. Un turpina Ilze Daukante-Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Gatavojoties Lieldienām, uzrunātie iedzīvotāji mums teica, ka dod priekšroku vietējo ražotāju olām, taču skatās arī uz cenām veikalu plauktos. Vēl labprātāk iegādājas olas pie mājražotājiem. Pērkam. Kādas olas izvēlaties? Māju audzētās. Māju olas labi. Latvijas olā mēs esam patrioti, vai ne? Jā. Latvijas lielākie olu ražotāji stāsta, ka Lieldienām gatavojas jau laicīgi. Šajā periodā tiek saplānota katra ola. Lieldienu laikā pieprasījums aug pat 2-3 reizes. Ja mēs labi rūpējamies par vistiņām, tad viena ola ir maksimums dienā, ko viena vista mums spēj dot. Īstenojot Eiropas Savienības noteiktās vistu labbūtības prasības, ražotāji vistas nedrīkst turēt mazos būros, barot ar antibiotikām. Un jāievēro citi noteikumi, kas tiek pildīti, lai vietējais tirgus patērētājs būtu drošs, ka uz viņa galda nonāks svaiga un kvalitatīva ola. Katra ola ir rūpīgi pārbaudīta. Ar 16 āmurīšiem katra ola tiek izklaudzināta, pārliecinamies, vai tur nav mikroplaisas, vai tur nevar kaut kas ielīst, kādu mikrobu iekšā nevajadzīgi. Tā kā es teiktu, ka varam būt droši par savu pašu produkciju. Tā ir mūsu priekšrocība, ka mums ir svaigas olas, šorīt dētas olas jau iespējams pēcpusdienā nonāk veikalu plauktos. Vai ne? Tikmēr no citām valstīm visbiežāk tie ir kādi pārpalikumi vai kaut kas, ko nav izdevies realizēt vietējā tirgū. Nozares eksperti kopumā atzīst, ka sabiedrība ir kļuvusi izglītotāka un pievērš uzmanību tiem marķējumiem, kas ir uz olu iepakojumiem. Taču konkurence starp vietējā ražojuma kvalitāti un importu olu cenām tāpat pastāv. Ir cilvēki, jeb klienti, kas vienmēr pirks to, kas ir lētāks. Un tad ir cilvēki, jeb klienti, kas pirks to, kas ir atbilstoši viņu šai te uztverei par pareizu, veselīgu uzturu. Un ļoti bieži šai cilvēku grupai pievienojas tā vēlme atbalstīt vietējo ražotāju. Tāpēc mēs vienmēr uzsveram, ir jālasa tas, kas ir rakstīts uz jebkāda veida iepakojumiem. Pirms olu iegādes olu ražotāji aicina pievērst uzmanību marķējumiem uz to iepakojumiem. Piemēram, uz 4 cipariem, kas nosaka olas izcelsmi. Cipars 0 būs bioloģiski audzētu vistu olām. 1, ja vistas turētas brīvos apstākļos. 2, kūtī turētas vistas. Cipars 3, būros turētas vistas. Būtiskas arī pārējās norādes, kas apliecina olas izcelsmi, piemēram, karodziņš un valsts kods. Ilze Daukante-Sterģe, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija, speciāli RTV. Kamēr vēl agrs pavasaris, mūsu jūrmalas pludmalēs ir redzami vien daži kājām gājēji, bet vasarās tur skats ir pavisam cits. Viena no piesārņotākajām pludmalēm Latvijā ir Liepājā. Vides speciālisti norāda, ka tās piekraste ir katastrofālā stāvoklī. Un tieši tāpēc šajā pilsētā notika seminārs, kurā nozares eksperti un vides aktīvisti sprieda par to, kā panākt, lai cilvēki pludmalē nesmēķētu vai vismaz smēķētu mazāk. Eiropas Savienība ir noteikusi, ka pludmales smiltīs nedrīkst būt vairāk par 20 atkritumu vienībām uz 100 metriem. Savukārt Latvijā tie ir 300, no kuriem aptuveni 40% ir tieši cigarešu izsmēķi. Par spīti tam, cik ļoti mums patīk uzskatīt savu piekrastu par brīnišķīgu un skaistu, un tā tāda arī ir, diemžēl mēs pret viņu atbilstoši
neattiecamies. Un pludmales piesārņojošie atkritumi ir kļuvis par jautājumu, ko ignorēt īstenībā nevar. Jo, ja Eiropas laba jūras vidas stāvokļa mērķis būtu ne vairāk par 20 atkritumiem, tad Latvijas piekrastē pagājušajā gadā pat mēs lielījāmies ar uzlabojumiem, vai ir vairāk kā 300 atkritumu uz 100 pludmales metriem. Tas nozīmē, ka visā vairāk nekā 500 km garajā Latvijas pludmalē praktiski nav iespējams paspērt kaut vienu soli, nesastopoties ar kādu atkritumu, no kuriem 2/5 ir cigarešu izsmēķi. Eksperti uzskata, ka šīs problēmas risinājumam ir jābūt kompleksam, sākot ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu un beidzot ar stingrāku pludmales kafejnīcu un brīvdabas pasākumu kontroli. 2 vietās Latvijā turpmāk šīs problēmas aktualizācijas nolūkos atradīsies vides objekti vairāk nekā 2 metrus garu cigarešu imitāciju formā. Vecāķu pludmalē tādi jau ir uzstādīti, un šo pavasaru pie identiskiem tiks arī Liepājas pludmale. Viņš veido atsauci uz cigareti, un tādā veidā arī nav vajadzīgs. Viņš kalpo jau kā objekts pats par sevi, nes to informāciju par smēķēšanas vietu. Viņam ir tā vizuālā valoda ņemta no cigaretes. Seminārā arī izskanēja versija, ka pludmales apmeklētāju ieradumus noteikti ietekmētu arī lielāka pašvaldības policijas klātbūtne šajā vietā. Uz ko likumsargi atbildēja, patrulēšana pludmalē notiekot regulāri, taču vienlaikus visur nav iespējams būt. Pirms nākamā sižeta gribu uzdot jautājumu, kad jūs pēdējo reizi bijāt kādā mūsu pašu vietējā muzejā? Lūk, tas, kā muzejiem piesaistīt mūsdienu aizņemtos cilvēkus, ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem. Tāpēc lielāki un mazāki muzeji Latvijā reizi gadā pulcējas kopsapulcē. Muzeju tikšanās notiek katrā reģionā, un nulekā tāda ir aizvedīta Kurzemē. Šī reģiona muzeja pārstāvi tikās Ventspilī, kur eksploatācijā nesen ir nodots jaunais Piejūras brīvdabas muzejs, un turpina Gonda Porniece no Kurzemes televīzijas. Saņemot valsts akreditētu muzeja statusu, nāks rēķināties ne tikai ar finansējumu piesaisti, bet arī ar stingru kultūras ministrijas kontroli, kas paredz arī kopsapulces reizi gadā. Kāds ir muzeja resurss, to nosaka dažādās programmās piesaistītie līdzekļi, un katra novada vai pilsētas pašvaldības ieinteresētība, skaidro kultūras ministrijas speciālisti, kas šopavasar ieradušies vizītē Ventspils muzejā. Mēs nevaram ignorēt, ka kultūras ministrijā pārauga funkcionāli visus akreditētos muzejus. Un muzeji līdz ar to paši zina, ka viņiem ir jāpild šīs 3 muzeja darba funkcijas, pētniecība, tātad šis krājuma darbs un arī komunikācijas darbs. Ventspils muzejs ar 4 apakšstruktūru vienībām šobrīd ir lielākais muzejs Kurzemē. Tas ir ļoti sarežģīti. Un Ventspils muzejs pie tā ļoti domā. Mēs ar kolēģiem veidojam dažādas radošās vētras, prāta vētras, un tas ir piedāvājums. Un tas ir tas unikālais, ko mēs varam pasniegt katreiz nedaudz citādāk, bet pamats jau ir tas pats. Muzejs nav tikai krājuma glabātuve. Mūsdienu muzejs ir multifunkcionāls, tur notiek pasākumi, tur tiek apkopoti novadu pētniecības materiāli un atbilstoši noteikumiem saglabāti vērtīgi krājumi. Tomēr nepietiek vien ar muzeja izveidi. Tajā ir jābūt apmeklētājiem un vēlams vairāk par vienu reizi. Pat reklāmas dažreiz, man liekas, nelīdz. Tas ir citreiz ir vienkārši gadījums. Brauc garām un ierauga, ka tad ir rakstīts, ka Bārdas muzejs, un tad ir ļoti liela interese pastīties, kas tik mazā ēkā ir iekšā. Muzejiem ir jādomā par savu darbības formu dažādošanu, jo muzejiem jau noteikti ir savi fanu pulciņi. Tie cilvēki, kas nāk uz muzeju, kas zina, kas ir muzejs, kas jūtās ērti muzejā, bet ir daudz cilvēku, kas muzejos principā nenāk. Varbūt viņi aizbraucot uz ārzemēm, ja viņi ir ekskursijā, muzeja apmeklējums ir iekļauts, tad viņi aiziet. Bet pat uz saviem vietējiem muzejiem viņi pat šad tad neatnāk. Kad jautā, kādēļ, nevar atbildēt. Mums visiem ir stereotipiska domāšana par to, kas ir muzejs. Bet, ja mēs varam būt netradicionāli, tai tradicionālai pieejai, tad mēs vienmēr noteikti būsim interesanti. Finansējuma novirzīšana novada muzejam tā nesot pašvaldības kontroli pār muzeju, bet gan spēja investēt kultūra politikā, uzsver kultūras ministrijas speciālisti muzeja kopsapulcē. Tāpēc sadarbība ar vietvarām esot ļoti nozīmīga. Mēs visi zinām, ka šobrīd valstī nav īpaši laba finansiālā situācija, bet tad arī pašvaldības izšķiršanās ir, vai viņa šo akreditēto muzeju turpina uzturēt, vai viņa pasaka, ka varbūt viņai šāds muzejs nav vajadzīgs.
Ventspils pie jūras Brīvdabas muzeja jaunā ēka, kur notika Kurzemes muzeja tikšanās, ir viens no 10 nominantiem Latvijas muzeja biedrības gada balvai šogad. Gonda Porniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija, speciāli RTV. Ceru, ka šis stāsts jums lika aizdomāties un varbūt arī iedvesmoja tuvākajā laikā apmeklēt kādu vietējo muzeju. Bet iespējams jums šobrīd aktuāla ir ziemas riepu nomaiņa uz vasaras riepām. Latvijā joprojām ik gadu tiek konstatēti simtiem gadījumu, kad vecās riepas tiek nelegāli izmestas dabā, tā radot būtisku apdraudējumu videi. Lai veicinātu videi draudzīgāku riepu utilizāciju, vairākās pašvaldībās tiek rīkotas bezmaksas nodošanas akcijas, un viena no tām arī Bauskas novadā. Diemžēl Latvijā tā joprojām ir aktuāla problēma. Nolietotās riepas nereti tiek izmestas mežos, grāvjos vai pamestas ceļmalās, tā kaitējot videi un radot ilgtermiņa piesārņojumu. Nolietotās riepas ir daļa no šiem te ziņojumiem, par kuriem mēs saņemam informāciju no iedzīvotājiem caur arī šo te Vides SOS aplikāciju. Ja mēs ņemam no 24. gadā pret 23. gadu, tad apjoms noteikti ir samazinājies. Šogad ir saņemti tad kopēji no 1326 ziņojumiem 176 reizes ir par riepām. Cits viedoklis ir uzņēmumam Latvijas valsts meži. Iestādes pārstāvis norāda, ka Latvijas valsts mežos atrasto riepu skaits palielinās. 23. gadā no visiem savāktiem atkritumu īpatsvars sastādīja 16%, tad jau pagājušajā gadā, tas ir 24. gadā, tie bija 22%. Paskatījos šī gada sākumā uz šodien ir jau fiksētas 130 gadījumu, pieaugums ir ievērojams. Lai identificētu pārkāpējus un novērstu nelegālu riepu izmešanu Latvijas valsts mežos, tiekot uzstādītas novērošanas kameras. Tās palīdzot nevien fiksēt, bet arī sodīt vainīgos. Turklāt sodi ir vērā ņemami. Par riepu nodošanu vēl runājot pavasara laikā, šādās akcijās piedalās vairākas pašvaldības, piemēram, Tukumā, Bauskā, arī Balvos, Cēsīs un Liepājā un citviet, kopumā 37 vietās visā Latvijā. Bet tagad pievēršamies kādam specifiskam Latvijā radītam produktam, kuru jau 3 gadus ražo sociālais uzņēmums ar zīmolu Liberated. Šajā uzņēmumā tiek darināti funkcionālie lietus mēteļi, uzroči, kā arī pārvalki kāju sildīšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pagaidām uzņēmums strādā bez peļņas, jo produkcijai nav izdevies atrast apjomīgu noieti tirgu. Tā pārstāve regulāri brauc uz pansionātiem, tur prezentēt savus darinājumus, cerībā atrast kādu, kas lietus mēteļus iegādātos vairumā. Un pirms pāris dienām šāda prezentācija notika sociālās aprūpes centrā Rūre Liepājā. Mēs šujam kā ārpakalpojumu pie šuvējām konstruktoriem un ļoti ceram, ka kaut kādā brīdī, varbūt līdz ar aprūpes centriem, valsts iespējām un pansionātiem, ka varētu sākt šūt rūpnieciski. Lai gan par pelnošu uzņēmumu vieglāk būtu kļūt savu produkciju eksportējot uz ārvalstīm, abas sievietes un viņu domu biedri pagaidām par to vēl nedomā. Mums ir daudz teikuši, ejiet eksportā, nopelnīsiet naudu, tad palīdzēsiet Latvijā esošajiem. Mēs ar mazo Diānu izdomājam citādi. Mēs vispirms palīdzēsim Latvijas cilvēkiem, Latvijā esošajiem, bērniem, jauniešiem, aktīvajiem, senioriem. Un tad, kad būsim šeit savu darbiņu iesildījuši un paveikušas, tad var startēt arī uz eksportu. Šie lietus mēteļi ir ļoti specifiski, un tā kā tas ir roku darbs, nav arī lēti. Un šī iemesla dēļ, piemēram, Liepājā esošajā sociālās aprūpes centrā Rūre, uz to iegādes iespējām raugās visai skeptiski. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka Rūrei ir pašai savs individuāls apģērba zīmols, kurā ietilpst arī apģērbs aizsardzībai no lietus un vēja. Piebildīšu, ka Liepājas pašvaldībai pašai savu pansionātu nav, un tāpēc tās budžetā līdzekļi jebkāda aprūpējamām personām domāta apģērba iegādē pagaidām nav paredzēti. Šāds lūk pieredzes stāsts no Kurzemes, bet raidījuma turpinājumā uzzināsiet, kā Dobeles pusē cer noturēt esošos un piesaistīt jaunus zemesargus, kāpēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta šoferiem ir jāapgūst medicīnas personāla palīga iemaņas. Būs arī citi temati, bet tagad dodamies nelielā pauzē. Esiet sveicināti, skatītāji! Esam atpakaļ RTV studijā ar atskatu par šīs nedēļas notikumiem Latvijas novados.
Dobeles novada Apguldē ir uzsākta militārās bāzes pirmās kārtas būvniecība. Izremontētā un zemesargu vajadzībām izveidotā ēka būs mājvieta zemesardzes 4. kurzemes brigādes 51. kājnieku bataljonam. Kā norāda bataljona komandieris, sakārtota vide ļauj noturēt dienestā esošos zemesargus un piesaistīt arī jauniešus. Un turpina mūsu žurnāliste Sandra Leitāne. Pirms vairāk nekā 10 gadiem slēgtajā Apguldes profesionālās skolas Dobeles novadā teritorijā sāksies rosība. Turpmāk tur būs zemesardzes 51. kājnieku bataljona atbalsta punkts. Pašais zemesardzes 51. bataljona, kas aptur Dobeles un Tukuma novadus, mājvieta atrodas Dobelē. Tad tā būs viņiem iespēja jau jaunā infrastruktūrā, viņiem tiešām piemērotākā infrastruktūrā pārcelties uz šejienu un turpināt dienas šeit. Viņu apakšvienības, kas šeit ir. Tā būs viņiem vieta, kur apmācīties, kur uzglabāt savu ekipējumu atbilstošos apstākļos, veikt savus plānošanas pasākumus un no šejienes operēt. Ideja par kādreizējās skolas teritorijas atdošanu zemesargu rīcībā radās jau 2017. gadā, un beidzot šeit sākusies rosība. Iezīmējot būvdarbu uzsākšanu, svinīgā ceremonijā tika parakstīta un būvniekiem nodota laika kapsula, kas tikšot iemūrēta zem Latvijas karoga masta. Kā norādīja aizsardzības ministrs, īpaši svarīgi centri izveida reģionā starp Baltijas jūru un Lietuvas robežu, esot šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Šis ir apliecinājums. Mēs būvējam savu aizsardzību katru dienu. Mēs ieguldam cilvēkos, lai mūsu cilvēki, mūsu sabiedrība būtu gatava un spējīga un prasmīga aizstāvēt mūsu teritoriju, mūsu valstu, mūsu sabiedrību. Ja viss izdosies kā plānos, tad visa Latvija varēs skatīties un mēģināt iespējas dienēt šeit un attīstīties šajā militārajā bāzē. Militārās bāzes izveide plānot vairākās kārtās. Pirmajā kārtā paredzēts pārbūvēt un zemesardzes vajadzībām pielāgot kādreizējās skolas ēku. Tas nozīmē, ka zemesargi šeit varēs pavadīt mācību laiku, notikšot arī militāras apmācības. Nākamajās kārtās plānot arī noliktavu izbūvi un šautuvju komplekss. Pirmās kārtas būvniecību plānots pabeigt 2026. gada vidū, bet kad sāksies nākamās kārtas, gan nesot zināms. Šobrīd ir situācija tāda, ka mums kopumā visos bruņotāju spēkos aizsardzības sektorā ļoti daudz nepieciešamas vajadzības infrastruktūras izbūvēšanā. Un jāatzīst gan, ka prioritāte tomēr ir valsts aizsardzības dienests, poligons Sēlī, kas ir tiešām arī mums pašiem un mūsu sabiedroto uzņemšanai, un tāpēc visu to nākamo kārtu īstenošana būs atkarīga no pieejamā finansējuma. Paskatīties svinīgo pasākumu sanākuši arī vietējie iedzīvotāji, kuru mājas robežosies ar militāro bāzi. Uzzinātie teica, ka sajūtas esot divējādas. Pirms 8 gadiem iedzīvotāji esot priecājušies, ka ēkas neaizies postā un šeit kaut kas notiks. Pasaules notikumu fons mazliet dara bažīgus. Ne mani vien, bet es domāju, jebkuru cilvēku, kur apkārt ir tik daudz, tik plašs militārais objekts. Pirmās kārtas būvniecību īstenos uzņēmums Bildberg. Tā izmaksas plānots 14,5 miljonu eiro apmērā, kas tikšot sekts no aizsardzības budžeta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzijas speciāli RTV. Tikmēr Valmierā notikusi zemesardzes 2. Vidzemes brigādes komandiera maiņas ceremonija. Amatu no pulkveža Kaspara Miezīša pārņēmis pulkvedis Igors Harlapenkovs. Amata maiņas brīdī uzsvērts gan paveiktais, gan nākotnes uzdevumi, un visam cauri viens – pārliecība par mūsu valsts drošību. Pirmais ir pilnveidot komandu vadības sistēmu, tā lai mēs visi, kas ir iesaistīti valsts aizsardzībā, caur visaptvarošās valsts aizsardzības prizmu, ka mēs spējam ātri, efektīvi apmainīties ar informāciju un pieņemt lēmumus katrs savā līmenī. Jaunais komandieris arī norāda, ka svarīgi ir adaptēties esošajai situācijai. Arī treniņu process tiek pielāgots, vērojot, kā notiek Krievijas sāktais karš Ukrainā. Tāpēc tiek apgūti jauni paņēmieni kaujas laukā, kam seko arī tehnoloģiju attīstība. Tāpat uzsvars likts uz zemesargu apmācībām. Bruņotajos spēkos ir šī specifika, ka mēs patstāvīgi izglītojamies, sagatavojam savus karavīrus, ir plānotā karjera, un viena no tiem ir arī mūsu līderiem, mūsu komandieriem, kuriem tiek uzticēti izmantojot viņu gūtās zināšanas. Komandieru maiņa ir arī apliecinājums. Zemesardze turpina sargāt Latviju, un kā uzsver jaunais komandieris, cilvēki Latvijā var justies droši.
Un par aizsardzības tēmu vēl turpinot. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts uzdevis apturēt virsnieku parādes zobenu iepirkuma plānošanu. Sprūts akcentē, ka virsnieku tradīcijas ir svarīgas un godājamas, bet izmaksas ir rūpīgi jāizvērtē un jāsamazina, piebilstot, ka šī brīža prioritātei ir jābūt kaujas spēju stiprināšanai. Atgādināšu, ka aizsardzības ministrija tuvākajos gados bija plānojusi tērēt kopumā 900 000 eiro parādes zobenu iegādei Nacionālo bruņoto spēku virsniekiem. Šīs summas izlietojuma nozīmīgumu komentēja vairākas amatpersonas, tostarp ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, kurš pauda, ka Latvijai būs jāatsakās no ļoti daudz, lai armija būtu kaujas spējīga, un piebilda, ka šie nav paši efektīvākie ieroči. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs akcentēja, ka Nacionālajie bruņotie spēki nav tikai par ekipējumu un apmācībām, bet arī par tradīcijām. Mums ir būtiski atrast saprātīgu, samērīgu risinājumu. Aizsardzības ministrs vakar publiski ir apņēmies to darīt. Es domāju, ka aizsardzības ministrs un aizsardzības ministrija noteikti šādu saprātīgu, samērīgu risinājumu arī atradīs. Tā kā šeit ir būtiski tomēr nebraukt no viena grāvja otrā grāvī. Tas, ko es esmu bieži teicis, varbūt izbrauksim šoreiz pa ceļa vidu un atradīsim tādu risinājumu, kas ievēros tiešām šo te gan tradīciju, gan militārās kultūras aspektu, gan arī būs saprātīgs un samērīgs. Vienlaikus bijušie Nacionālo bruņoto spēku komandieri uzsvēra, ka kaujas gatavība nenozīmē tikai ieročus, bet kaujas gatavība nozīmē arī morāli, kuras sastāvdaļa ir tradīcijas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas 70 autovadītāji pēc 3 mēnešu apmācības ir ieguvuši profesiju. Operatīvā medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs ārstniecības atbalsta persona. Autovadītāja apmācība ļaušot 2 cilvēku brigādēm strādāt ātrāk un kvalitatīvāk gan ikdienā, gan arī krīzes situācijās. Jauno programmu izveidojuši un īstenojuši dienesta darbinieki. Ir plānots, ka 3 līdz 4 gadu laikā jauno profesiju iegūs visi aptuveni 800 dienesta autovadītāji. Un vairāk stāsta Sandra Leitāne. Kopš 2018. gada neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pakāpeniski darbu sāka 2 cilvēku brigādes. Toreiz pie stūres sēdās mediķis, bet tagad līdzās mediķim būs speciāli apmācīts autovadītājs, kurš spēs padot gan vajadzīgās zāles, gan aparatūru. Normunds Nurks, kurš bija viens no pirmajiem, kas pieteicās jaunajā apmācības programmā, neatliekamajā palīdzībā strādā jau 10 gadus. Daudzas lietas gadu gaitā jau bijušas zināmas, un mācīšanās nesot viņu vaļas priekšu sarakstā, bet var paveikt to, esot milzīgs gandarījums. Tu neesi kaut kāds vienkārši tikai šofērs, kas brauc, bet tu tiešām var piedalīties un atbalstīt arī mediķus, brigādes vadītāju, pacientam palīdzēt. Tas arī interesantāk, pašam ir daudz strādāt. Mēs neesam dakteri, protams, nevajag sabiedrībai jau, ka mēs tagad ārstēsim, bieži cilvēku uztraucās, mēs tad būsim tie, kas ārstēs. Nē, ārstēs vienmēr brigādes vadītājs ir tas, kas pieņem lēmumus un dara. Mēs esam viņam kā labā roka, teiksim. Līdz sevišķi mēs strādājam divatā. Mūsu darbs divatā kļūs kvalitatīvs, ātrāks un drošāks gan man kā brigādes vadītājam, ka es varu paļauties, ka šoferīts ir zinošāks, gan arī, tā, protams, ir arī pacientu drošība. Cik liela būtu tā uzticība, ka viņš pados to pareizo šķidumu, ka viņš iedos vēl kaut ko, ja tur būtu īsts pacients un viss notiktu pa īstam? Es domāju, ka gana liela, jo arī tie, kas vēl nav izgājuši šo te apmācību kursu, viņi tomēr arī tai pašā 3 personu brigādē, viņi to mūsu darbu ir vērojuši, viņi vienmēr ir klāt. Šodien Normundam Nurkam un vēl 69 viņa kolēģiem ir izlaidums. 3 mēnešu ilgās mācības neformālajā izglītības programmā ļāva iegūt jaunu profesiju – operatīvā medicīniskā transporta līdzekļu vadītājs, ārstniecības atbalsta persona. Ceļš līdz šim brīdim bijis ilgs, tāpēc šī diena gaidīti svētki ir visai NMPD komandai. Mēs pirmo reizi centāmies un nodefinējām šo apjomu, ko drīkst ārstniecības atbalsta persona, mūsu OMT vadītājs, darīt izsaukuma laikā, kādā tieši veidā palīdzēt ārstniecības personai ārstniecības procesā. Tā kā tās ir tāda tiešām unikāla programma, kuru mēs esam paši gan izstrādājuši, piedalījušies mūsu darbinieki, paši arī īstenojuši. Vadītāji kļūst viena daļa no komanda, bet arī noteikti viņi var palīdzēt arī ārpus sava darba laika. Tāda nozīmē, ja ir nepieciešama kādam palīdzēt, tad viņš arī būs pirmais cilvēks un uzticēt, ka viņš var
Man liekas, ka bija 84 stundas. Tas ir diezgan daudz, nopietni, gan praktiski, gan teoretiski. Kā skaidro neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāji, līdz šīm autovadītāji apgūši pirmās palīdzības kursus, bet tagad plānots, ka jaunajā programmā apmācīt tiks visi jau esošie 800 neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta autovadītāji, kā arī tie, kuri par tādiem vēl tikai kļūs. Un mēs ļoti ceram, ka ja mēs šādā tempā attīstīsim šo sagatavošanu, ka tie varētu būt 3-4 gadi, kuru laikā mēs apmācīsim esošos. Nākotnē paredzēta tāda sistēma, ka mēs ņemsim uz pārbaudas laiku autovadītāju, kurš ir gatavs strādāt, atbilst tam noteikumam, kas ir nepieciešams, un iekļaujoties jau darba vidē, pārbaudas laikā viņam būs jāaiziet šī speciāla apmācība, un tad mēs varam pieņemt lēmumu jau par viņa pieņemšanu pastāvīgā darbā ar šo jauno statusu. Pašreiz apmācību uzsākusi nākamā grupa NMPD autovadītāji, bet kopumā plānots, ka šogad profesiju operatīvā medicīniskā transporta līdzekļu vadītājs, ārstniecības atbalsta persona iegūs 112 autovadītāji. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šonedēļ negaidītu ziņu saņēma Smiltenes novada turisma informācijas centra darbinieki par plānotu centra reorganizāciju. Pašvaldība iecerējusi, ka pēc reorganizācijas turisma informācijas centrs tiks pievienots novada centrālajai administrācijai. Tomēr pašā iestādē pauž neizpratni, kādēļ šāds lēmums ir pieņemts tik pēkšņi. Te gan jāpiebilst, ka pirms gada jau tika pabeigta iepriekšējā reorganizācija. Tās rezultātā tika likvidēti novadā esošie Virešu un Raunas turisma centri, izveidojot vienotu iestādi Smiltenes novada kultūras un turisma pārvaldes struktūru vienību. Bet plašāk zinās stāstīt Toms Kaufmanis. Saņemtais paziņojums par reorganizāciju radīs neizpratni Smiltenes turisma centra darbiniekiem. Tā vadītāja Velga Melkalne sarunā ar RTV uzsver, ka šāds lēmums ir pieņemts bez sarunām un informēšanas. Jūtamies tā, ka tas ir viss noticis aizmuguriski, tas nav noticis atklāti, tas nav noticis sarunājoties. Pārsteidz tas, ka deputāti jūtas gana kompetenti, lai kaut ko šādi piedāvātu tai pašā laikā, visu šo 4 gadu laikā, kamēr sasaukums strādā Smiltenes novada pašvaldībā. Neviens no deputātiem nav atnācis līdz pārvaldē vai aprunāties par funkcijām, kuras mums ir jāīsteno. Tomēr novada pašvaldības vadība pārmetums par diskusiju trūkumu noraida, sakot, ka par šo tematu runāts jau 2 gadus. Jautājums īpaši aktuāls esot kļuvis pēdējā pusgada laikā. Tiesa, plašākas diskusijas vēl esot sagaidāmas. Vakar jautājums par turisma informācijas centra nākotni tika iekļauts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes darba kārtībā. Tomēr jau sēdes sākumā deputāti vienojās par šī punkta pārcelšanu. Faktiski tā ir šajā pēdējā laikā, varētu teikt, lai varētu optimizēt, pat pieņemta prakse. Jo arī pagastu pārvaldes mēs 3 mēnešu laikā reorganizējām. Bija pirms tam sarunas arī, bet bija konceptuālais lēmums un pēc tam sākās sarunas. Tad ieraudzīja, ka pilsētā ir jāizveido pilsētas pārvalde kā jauna iestāde. Tas notika mēneša laikā, bija priekšlikums un mēneša laikā to izdarīja tāds krīzes menedžmenta periods. Domē argumentē, ka lēmums par reorganizāciju tapis, jo daļa deputātu uzskatīja, ka turisma jomā novadā nav nepieciešama 2 līmeņu vadība. Tāpat esot jādomā par finanšu līdzekļu taupīšanu. Tiesa Velga Melkalne uzskata, ka domas deputātiem par turisma informācijas centru būtu jāspriež ne tikai pēc darbinieku saņemtā atalgojuma. Tas, kas ir šajā pamatojumā, ko es redzu, tīri tā statistiski, kad uz efektivitāti deputāti ir palūkojušies tikai caur darbinieku atlīdzības prizmu. Vai tas ir vienīgais mūsu darba kvalitātes un efektivitātes rādītājs? Turisma informācijas centrā valda satraukums par to, ka reorganizācijas gadījumā tur strādājošajiem būs jāmeklē jaunas darba vietas. Domas priekšsēdētāji gan mierina, ka šeit strādājošie varēšot turpināt darbu Smiltenes novada labā. Darbinieki pāriet uz centrālo administrāciju, turisma informācijas centra darbinieki zem attīstības nodaļas un strādā kopā, jo zem attīstības nodaļas mums ir vietnieks uzņēmēja darbībā, kurš kādreiz pats bija arī Smiltenes turisma informācijas centra vadītājs, un mēs saskatām, ka turisms ir viens no uzņēmēja darbības arī formām. Smiltene šogad atzīmē savu 105 gadu jubileju. Visu gadu garumā jau ir saplānoti dažādi pasākumi kultūras un turisma iestādēs. Tādēļ turisma informācijas centra darbinieki cer, ka nepienāks tāds brīdis, kad iesāktos projektus nāktos apturēt. Toms Kaufmanis, Mārtiņš Švitka,
Vidzemes televīzija speciāli RTV. Sekosim līdzi, kā izvērtīsies šis stāsts, bet kādas pārmaiņas nomāca arī vairāku ikšķiliešu prātus. Proti, Ogres novadā pēdējo gadu laikā ir veikta vērienīga skolu reforma, un vairākas vidusskolas ir pārtapušas par pamatskolām. Šobrīd novadā vidusskolu posmā skolānu pieprasījums ir lielāks, kā to spēj pašvaldība nodrošināt. Un ar to saskaras arī Ikšķiles vidusskolā. Tur akūti trūkst mācību telpas skolēniem. Risinājumi tiek meklēti, bet tie jau šobrīd ir raisījuši plaša rezonanci vietējā Ikšķiles sabiedrībā. Plašāk stāsta Emīlija Anspoka. Skolu reformu rezultātā pieprasījums pēc vietām Ikšķiles vidusskolā ir pieaudzis, un tagad skolai sāk trūkt telpa. Tāpēc izmanto turpat blakus esošās mūzikas un mākslas skolas telpas. Šobrīd Ikšķiles vidusskola izmanto 3 telpas Strēlnieku ielā 10, ēkā, kuru izmanto arī Ikšķiles mūzikas un mākslas skola. Un būtībā ar šo pietiek šajā brīdī, lai nodrošinātu mācību procesu, bet, protams, ka mēs gribam veidot, attīstīt tādu vidi, kurā jaunieši grib būt gan mācību stundās, gan ārpus tām. Lai risinātu telpu trūkumu, izglītības pārvalde Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākiem prezentējusi ideju par mūzikas skolas pārcelšanu uz kilometru tālāk esošo ēku. Līdzinājās telpās atstājot tikai mākslas skolu. Vecāki pret šādu risinājumu iebilst. Viņiem būs jāmēro tālāks ceļš, kas sanāk kaut kāds kilometrs, bišķi vairāk, kas ir pirmām kārtām pāri 2 neregulējumiem krustojumiem, kā arī ietves kvalitāte, tur ir slikta, tur ar ritiņiem vai ko tur nevar aizbraukt īsti, vai arī tas pareizi sakot ir grūtāk. Un otrs ir tas, ka tātad šīs te piedāvātās telpas, kas tiek dotas kā variants, kur tātad pārnest to visu, nav atbilstošas tam, ko tur vajadzētu pasniegt, tātad mūzikas nodarbībā nav atbilstošas. Situāciju vēl vairāk sakāpinājuši savākties 745 paraksti platformā manabalss.lv, aicinot saglabāt Ikšķiles mūzikas un mākslas skolu. Taču izglītības pārvaldē skaidro, ka plānots tikai pārcelt mūzikas skolas audzēkņus. Turklāt šis risinājums nav galējais lēmums, bet tikai viens no iespējamiem risinājumiem. Kā viena no variantiem tādā ziņā, ka mūsu tā brīža izpratnē, izglītības pārvaldes tā brīža izpratnē tas bija labs variants. Mēs saņēmām ļoti daudz atgriezniskās saites, ļoti daudz kritikas, ļoti daudz ieteikumu un iebildumu šim risinājumam. Un tagad ar interesi izstrādājam arī alternatīvas, meklējam tiešām labāko variantu, lai visas izglītības jomas Ikšķilē varētu augt un attīstīties. Kāds būs tālākais mūzikas un mākslas skolas liktenis, pagaidām nav zināms. Sižeta veidošanas laikā no komentāriem atteicās gan Ikšķiles vidusskolas, gan mūzikas un mākslas skolas vadība. Savukārt izglītības pārvaldē uzsver, ka tiks meklēta risinājuma ilgtermiņā, ņemot vērā, ka pieprasījums pēc vietām Ikšķiles vidusskolā varētu saglabāties. Emīlija Anspoka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija speciāli RTV. Un tagad par kādu pētījumu, proti, kā liecina organizācijas Mamām un tētiem veiktā pētījuma rezultāti. Par ēnu izglītību mūsu valstī arvien vairāk vecāku izvēlas saviem bērniem algot privātskolotājus. Turklāt vairāk nekā 36% ir apsvēruši šo iespēju, bet nav to darījuši galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ. Vispieprasītākie ir matemātikas privātskolotāji, un šogad vajadzība pēc privātstundām ir kļūsi tik liela, ka pat bija nepieciešams piesaistīt papildspēkus. Pagājušā gadā mēs bijām 2 skolotāji, un šogad ir 3. skolotājs klāt. Mums šogad ir 32, 33 bērni, kas ir nenormāli daudz. Tikmēr uzrunātie skolēni Viesītes vidusskolā gan norāda, ka līdz šim tikuši galā pašu spēkiem. Pagaidām man tādas nepieciešamības nav bijis, bet ideja jau būtu tāda laba. Bet tev ir bijis tā, ka reizēm tev liekas, šeit varbūt būtu noderējis privātskolotājs? Es domāju, pietiks arī ar konsultācijām, kā aizietu pie skolotājiem pamācīties, ar to jau arī pietiktu. Kā stāsta pētījuma līdzautors Edmunds Vanaks, pētījumā atklājās, ka skolās, kur klasēs ir mazāks bērnu skaits, vecākiem privātskolotāja algošana nav tik aktuāla. Tās stundas tiek lietotas, lai skolāns varētu aiziet, uzrakstīt kādu parādu vai vēl kādu lietu, bet pēc būtības tur tāds skaidrošanas darbs nenotiek. Var arī saprast skolotājus, ja viņam uz konsultāciju atnāk 15 skolāni, tāpēc būtu, un pēc tam no dažādām klasēm, ar dažādām tēmām, ar dažādām grūtībām, var saprast to skolotāju, viņš arī nevar izskaidrot.
Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka jau šobrīd tiek īstenoti dažādi atbalsta mehānismi STEM mācību priekšmetu apguvē, kā arī pedagogu pilnveide. Turklāt Eiropas fondi nodrošina atbalstu bērniem, kuriem ir grūtības mācību procesā. Šie pasākumi jau ir uzsākti un pēc noteikta laika perioda izvērtēs, vai tie ir uzlabojuši rezultātus. Un tagad par kaut ko pozitīvāku. Dobeles novadā ir kāda baznīca ar vismaz 500 gadu senu vēsturi. Lai gan šodien par seno dievnamu liecina vien drupas, tas joprojām ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, par ko jau 4 gadus rūpējas biedrība Lielauces attīstībai. Pirms dažām dienām tur aizvadīta jau 13. baznīcas sakopšanas talka, un uz Lielauci devās arī mūsu kolēģi Sandra Leitāne. Spītējot vējam, ap 15 Lielauces iedzīvotāju cenšas pirms lieldienām sapost savu svētvietu, vietu, kur reiz bijusi baznīca. Dievnams šeit bijis jau 16. gadsimtā, bet mūra ēka uzbūvēta 18. gadsimta vidū. 19. gadsimta sākumā tajos celts arī tornis. Tomēr Otrā pasaules karā no baznīcas palikušas tikai drupas. Raimonds Vernis stāsta, ka ticīgo pulkam sevi nepieskaitot, bet dievnama drupas atceroties vēl no savas bērnības. Starp citu, es te patās dzimis un audzis 1,1 m no šejienes. Visa bērnība man pagāja šeit, pa baznīcas, pa drupām, es spēlējies un visu, ko darījis. Ģēbušies kaimiņu puikām. Pirms 4 gadiem šefība par šo vietu uzņēmusies biedrība Lielauces attīstībai. Pirmajā taukā mērķis bija spieticīgs – attīrīt vismaz tik daudz, lai varētu ieiet iekšā paskatīties, tomēr nesot iztikts arī bez pārsteidzošiem atradumiem. Šeit bija tāda liela kaudze no šī te torņa. Tornis ļoti augsts bija. Ļoti liela kaudze. Un tā, kad sākām jau tīrīt to kaudzi nost, un tad jau bija atradām karavīru mirstīgās atliekas, un tad jau sākās jau cito epopeja. Saucām leģendu un policiju un fiksējām. Identificēt atrasto gan nesot izdevies, bet tagad tas apbedīts līdzās baznīcai esošajā kapsētā. 12 taukās 3 gados lielaucnieki attīrījuši visas dievnama drupas, gan no gadu desmitiem augušajiem kokiem, gan gruvešiem. Tāpēc 13. taukā jau varot pievērsties ikdienišķākiem sakopšanas darbiem. Vispirms šis ir vietējas nozīmes piemineklis, tādēļ vien tas būtu jāuztur godā. Un Lielauces baznīca bija galvenā baznīca ļoti plaša apkārtnē. Tā ir ļoti bagātīga vēsture, un to vēsturi pieminēt mēs varam faktiski tikai šai vietā, arī ar šo stendu. Vietējie saprot, ka atjaunot dievnamu nebūs viņu spēkos, un arī iedzīvotāju šeit nesot tik daudz, lai būtu nepieciešamība pēc savas baznīcas. Tomēr vietai esot jābūt sakoptai. Mērķis ir panākt šo te mūru iekonservēšanu, ar ko mēs šogad tieši domājam startēt līderu programmā un to sākt. Un tad, kad mūri būs iekonservēti, tad varbūt tādā veidā, kā tas bija arī pēc kara, kad pāri mūriem stāvēja pārlikta sija un tajā bija kārtas zvans. Altāra vietā varētu būt liels balts krusts. Tā es esmu iedomājusies kādreiz, jo tas, ka jumts nebūs uzlikts, tas ir vairāk kā skaidrs. Nevienam līdzekļi nepietiks un enerģijas nepietiks, bet tā, lai redzētu, ka tur ir altāra vieta, to gan gribētos, tādu lielu baltu krustu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzijas speciāli RTV. Ja drupas izdosies iekonservēt, šī vieta varētu kļūt par kultūra telpu vietējiem un turisma objektu vēstures cienītājiem. Palieciet kopā ar RTV, jo nedēļas notikumu apskatu turpināsim jau pēc neliela brīža. Labvakar, jūs skatāties raidījumu Nedēļa Latvijā, kurā apkopojam šīs nedēļas aktuālākos un, mūsuprāt, arī interesantākos notikumus, par kuriem stāstījām RTV ziņās. Atzīmējot pirmā Saeimas priekšsēdētāja Friedriha Vesmaņa 150. gadskārtu, viņa dzimšanas dienā 15. aprīlī pie viņa dzimtajām mājām Bauskas novada Rundāles pagastā pulcējās viņa dzimtes pārstāvi, lai atklātu piemiņas zīmi. Friedrichs Vesmanis miris izsūtījumā Krievijā, bet viņa simboliskā atgriešanās sabiedrībā aizsākās pirms 10 gadiem. Uz Rundāles pagasta kraukļiem devās žurnāliste Sandra Leitāne. Saeimas pirmā priekšsēdētāja, vēlāk arī Latvijas sūtņa Lielbritānijā Friedriha Vesmaņa dzīves stāsts aizsākās Rundāles pagasta kraukļos 1875. gada 15. aprīlī. Viņš gāja šeit skolā, viņš gāja arī Bauskā skolā,
Pēc tam viņa skolas gaitas aizveda uz Jelgavu, studiju gaitas uz Pēterburgu, bet viņš te dzīvoja, piemēram, no šejienes. Faktiski tā bija tāda dzimtas satikšanās vieta. Atzīmējot Friedriha Vesmaņa 150. gadskārtu, dzimta atkal pulcējās pie Kraukļu mājām un Zemgales klasiskajā ainavā izskanēja valsts himna, tā atgādinot par viņa atstātajām pēdām un to nozīmīgumu. Kā liecina biedrības Vesmaņa izpētītās vēstures liecības, Kraukļi tiem laikiem bijusi turīga saimniecība, un pie mājas augošie ozoli varētu būt stādīti par godu Friedriha un viņa brāļa dzimšanai, tādējādi liecinot, ka viņa vecāki vēlējušies dēliem dot spēku, izturību un tēvzemes mīlestību. Friedrichs Vesmaņs nekad nebija domājis kļūt par lauksaimnieku. Kaut arī viņš bija vecākais dēls un droši vien pēc tā laika tiem tikumiem un noteikumiem viņš varēja vai viņam vajadzēja kļūt par saimnieku. Bet viņš jau no mazām dienām, acīm redzot, gāja pavisam citu ceļu. Izstudējis tieslietas, Friedrichs Vesmaņs strādāja Jelgavā, kur tika ievēlēts par pirmo pilsētas mēru. No 1922. līdz 1925. gadam bijis pirmās saeimas priekšsēdētājs, bet 1932. gadā kļuva par Latvijas sūtni Lielbritānijā. Par 1941. gadā izsūtītā Vesmaņa pēdējo atpūtas vietu kļuva Krievija. Un daudzus gadus par viņa nozīmīgumu Latvijas valstī nezināja pat daudzi viņa dzimtes pārstāvji. Topošas valsts, jaunas valsts, saeimas priekšsēdētāji, tas nevienam nebija vajadzīgs. Tāpēc viņš guļ tur. Principā tas viņa devums Latvijai ir redzams īsti tagadējā Latvijā, jo padomju laikos jau par to nerunāja. Man tikai mājās ir fotogrāfijas, kur man mamma stāstīja, ka tas bija pirmais saeimas priekšsēdētājs Friedrichs Vesmaņs un ka viņš ir man vectēva brālēns. Plašāk Vesmaņu vārds atkal izskanēja atzīmējot viņa 140. gadskārtu. Ārlietu ministrija izveidoja ceļojošo izstādi. Vesmaņu biedrības un Elijasa muzeja sadarbība rezultējās ar grāmatu par Vesmaņu un atzīmējot Latvijas 104. gadskārtu izveidot filma Vesmaņa atgriešanās, bet pie viņa dzimtajām mājām par Vesmaņu simboliski turpmāk atgādinās piemiņas zīme, kur noskanējot kvadrātkodu var iegūt plašāku informāciju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzijas speciāli RTV. Lai gan latgaliešu oriģināla literatūra kļūst arvien atpazīstamāka, tulkojumi latgaliski joprojām ir retums. Pirmo reizi latgaliešu valodā tulkota Juna Foses luga no jaunnorvēģu valodas, un tas darīts Daugavpils teātrim. Gan jaunnorvēģu, gan latgaliešu valoda ir mazāk lietotas valodas un izveidojušās uz apvidus izlokšņu pamata. Tomēr katrā valstī to nozīme un status ir atšķirīgs. Bukmolu, jeb norvēģu valodai paralēli izmanto arī jaunnorvēģu valodu, kas izplatīts vairāk kā dialekts valsts rietumu daļā. To pārzina 600 000 iedzīvotāju. Salīdzinot ar latgaliešu valodu, atšķirība ir statusā. Proti, jaunnorvēģu valoda ir oficiāli atzīta un to apgūst arī skolās, savukārt latgaliešu valoda nav atzīta par oficiālu valsts valodu, taču valsts to aizsargā kā vienu no latviešu valodas vēsturiskajiem valodas paveidiem. Tas ir pateicoties tam, ka cilvēki ir iestājušies par šo valodu. Viņi ir bijušas vairākas nevalstiskas organizācijas, kuras ir bijušas aktīvas, un tieši lai šis status arī saglabātos. Norvēģijā gan norvēģu, gan jaunnorvēģu rakstu valodām ir savi nacionālie teātri, kamēr Latgalē lugas latgaliski ir retums. Bieži tās pielāgotas latgaliešu kultūras iezīmēm, taču ir nepieciešami vairāk tiešie tulkojumi, klasikas piemēri un poētiskāki darbi. Bieži dzirdēs īpaši no amatieru teātru, ka viņiem trūkst, ko izstudēt. Bieži viņi kaut ko rauga rakstēt poši, izmantoja vecus lugus, bet nav visot ar tom var izaļēdzēt, vāg arī kaut ko mūsdīnīgu. Tieši ar tulkojumiem var ievest jaunas balsis, kuru nav, un tas var iedvesmot un bagātināt valodu. Bet bieži vien teātra izrādes latgaliski ir bijušas vairāk ar humoru un tāda vietējus sasaiste, bet šī ir tāda filozofiska, poētiska.
Juna Foses lugas tulkojums latgaliski ir nozīmīgs valodas mantojums. Pirmais darbs, kas tulkots no kādas Ziemeļvalsts valodas. Tas atklāja latgaliešu valodas poētiskās iespējas un ir pirmā luga, kas iestudēta bez pielāgojumiem vietējai kultūrai. Raidījumu sākām par lieldienām un ar to arī noslēgsim par gatavošanos šiem svētkiem. Preiļa novada Kastīras ciemā šonedēļ pieaugušo neformālās izglītības nodarbībā vietējās un tuvākās apkaimes saimnieces veidoja olu trauciņus, groziņus un durvju vainagus no dabas veltēm, bērzu un kārklu zariem, pūpoliem un arī citiem košumiem. Tā kā lieldienas ir saistāmas ar pavasara uzplaukumu, tad svētkos ir svarīgi mājās ieviest arī kādu zaļumu un apļveida elementu. Tas simbolizēs auglību un enerģiju. Vietējiem iedzīvotājiem Kastīrē valda lieldienu noskaņojums, izmantojot dabas materiālus, bērzu un kārklu zarus, pūpolus, sūnas un citus elementus, meistarklasē darināti rotājumi. Lieldienu svētkos tos var izmantot kā olu trauciņus, groziņus baznīcas svētībai vai arī durvju vainagus. Un tad tikai ejam uz riņķīti. Ja? Citreiz var taisīt tādu saulīti kā dekoru, atkal sarotāt apkārt ar pūpoliņiem. Man jau likās, ka nav sarežģīti, tāpēc kā jābūt ir diezgan veiklim, stiprim pierkstim šitai tehnikai arī, bet jābūt arī diezgan lūkanim zorim, lai var labi izveikt, izlūcētus arī. Tagad ļoti skaisti bārzu zori ar spurgaliņam, pumpuri pādījā jau plaukšanas stadijā. Lieldienās tradicionāli tiek veidoti rotājumi, kas saistīti ar pavasari, auglību un atzimšanu. Tas ir dabas uzplauksmes laiks, tāpēc nedrīkst aizmirst par krāsu daudzveidību un košumu. Sataisīju vainadziņu, mājās izdekorēšu vēl ar olām, piekāršu uz lentītēm, būs skaisti. Sanākušie dalās savās svētku svinēšanas tradīcijās, uzsverot, ka svētkos ir svarīgi arī zaļumi. Vienmēr lieldienu rītā baznīca, kā man, piemēram, tad svētības ēšana, mājās pārbraucot ģimeniskums, mīlestība. No pūpola svētdienas paliek pūpoliņi, zaļumiņi, paši kaut ko izdomājam. Es vienmēr paņemu brūkliņītišu lapiņas ap groziņu, salieku, oliņas salieku, jā. Skaisti, baltu galdautiņu, maizīti pašu ceptā pīrāgi, olas skaistas krāsotas. Ar dabas ritējumu, saules atsagrīšana mums visiem gribās sauli, gribās siltumeņu, gribās tādu pozitīvismu, tāpēc mēs arī jau to dabu cenšamies aizvien īnest arī savus gan golda rūtojumus, arī tāpatās dekoriņos, gan bāzītēs, gan telpos. Atbilstoši gadskārtu svētkiem, Preiļu novadā arī citos mazākos ciemos un kopienu centros tiek organizētas tematiskas meistarklases pieaugušajiem. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija speciāli RTV. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties Latvijas notikumi ik darba dienas ziņās 3 pēcpusdienā, 7 īsumā un 9 vakarā plašākā dienas notikumu apskatā. Kā arī jaunākie notikumi ziņu portālā RTV LV. Palieciet kopā ar RTV, uz tikšanos un priecīgas lieldienas!